Ķiploks iekšā tur. Pagad, cik tu man jau sataisīji to ķiploku? Ilāriņa, paskaties. Pārāk daudz, zirgināju. Tā, nē, vēl drusku. Var arī īstenībā visu. Visu gabalu? Jā, šitos. Pārāk, man liekas. Nu, stiprs viņš būs, bet būs labi. Aigas ģimenes svētkos ir iecienījusi gardos grauzdiņus ar ķiploku siera mērci. Lai tiktu pie kārotā našķa, gatavošanā ir jāpiedalās visiem. Sieriņš, drusku ķiploks, krējums un majonēze uz pusēm. Nu, pus uz pusi. Un viss. Es majonēzi ielikšu man. Parasti svētkos tā bija neatņemama sastāvdaļa. Te visiem vajadzēja. Pirmais arī, kad Radi brauca, vai kas tad arī vienmēr paprasīja, vai grauzdiņu būs un vērci. Aiga saka, svētki bija, Radi brauca. Jo krīzes dēļ nekādu svinēšanu vairs nevar atļauties, un grauzdiņa ar gardo mērci ģimenei ir īpašs notikums. Pirms vairākiem mēnešiem bez darba palika gan Aiga, gan viņas vīrs Ziedonis. Ziema. Tas bija traģiski. Mēs vēl 6 cilvēki, mēs 10 lati nedēļu dzīvojām. Un tas nopirkt sanāk. Kartupeļu un maize viss, vairāk nekas nesanāca. Praktiski vispār negulēja, tāpēc, ka visu laiku pa galvu tikai grozījās. Visu laiku tie rēķini, jā, ko tūlītās var atslēgt, ko pēc tam nākamo var atslēgt, tādā veidā. Un tu mēģināji tur kaut ko bišķīt, tur kaut ko bišķīt, lai tā, kā saka, izvilktu kaut cik necik. Mairim jau ir 20 gadu, bet Ilāram 18. Tomēr puiši vēl mācās, apgūstot elektronikas tehniķa un konditora profesiju. Maira aizraušanās ir zīmēšana. Vēl pusauģa gados viņš ar savu zīmējumu iekļuvis slaveno bilžu kalendārā. Puisis apzinās, ka jebkurš talants ir jāizkopj, taču pagaidām zīmēšana pamesta novārtā, tāpat kā hokeja treniņi kopā ar tēvu. Padārgi, jo tur bija vai 5 vai 8 lati pa reizi, tagad jau uz ilgu laiku aizmirsts pagaidām. Gads jau ir. Tīpaši ziemā, jā, tas bija. Pārtikas pakai Aiga pieteicās brīdī, kad emocijas viņu bija atstājušas, un palika tikai viena doma – pabarot ģimeni. Tad jau es biju tikus tam pāri. Sākums bija pats, man bija dusmas. Un bija tiešām, kad man, kā saka, jaunai veselai sievietē, ja, ka man jāiet ir tai vietā strādāt, nopelnīt priekš saviem bērniem pašam, ja, un ka man ir jāiet un jālūdz kādam kaut kas. Aigas vīrs ilgus gadus bija celtnieks, tāpēc agrāk ģimene par trūkumu nesūdzējās, un daži no pārtikas pakas produktiem sievietei bija atklājums. Es nebiju iedomājusies, ka tos putrājumus sacepot ar sīpoliņiem, ka viņi īstenībā ir garšīgi. Un tad, kad nav nekā, tad ir. Smagos ziemas mēnešus ģimene ir pārdzīvojusi. Darbu atrada gan Aiga, gan Ziedonis. Tomēr par smiekla naudu. 168 lati alga. Un plus 16 lati bērnu nauda. Vīram ir mazāk, viņam 130 sanāk. Visa Aigas alga aiziet rēķinu apmaksai. Nē, īstenībā ir tā. Vai ēd, vai maksā maksājumus. 2 varianti. Par zātlēkošo nostāju savu tur. Labi. Dodot saviem bērniem neparastus un skanīgus vārdus, Aiga sapņoja, ka tikpat neparasti un skaisti būs Ilāra, Maira, Elvisa un Lorences likteņi. Vai, ja būtu tāda iespēja, es nogludinātu viņu priekšā visus celiņus. Palikt visur spilventiņus, kā teikt. Mums visiem ir iespēja palikt drošības spilvenu daudzu cilvēku bērnu dzīves ceļā. Viens telefona zvans dos 1 latu pārtikas pakai, kas dažām ģimenēm pat tiešām ir glābšanas riņķis. Ilva Everta, Renārs Muskars, Tautas balss.